Tā, nu ko? Šodien parunāsim par jūtu un emociju pasauli, kāpēc tā ir svarīga, ko ar to iesākt un kā ar to darboties. Un parasti pie manīm notiek daudz kas praktiski. Līdz ar to arī šo sarunu sāksim tīri praktiski. Un es nolasīšu pāris apgalvojumus, un tavs uzdevums ir sajust, tieši sajust, vai šis apgalvojums ir par tevi. Tātad, jā, tas ir par mani vai nē, tas nav par mani. Nu, tad sākam. Pirmais apgalvojums ir, es vienmēr varu nosaukt emociju, kuru jūtu šobrīd. Tātad šobrīd, ja es apstājos uz 3 sekundēm vai 3 sekundžu laikā, es uzreiz varu pateikt, ko es jūtu. Otrais. Tātad jā vai nē. Otrais. Es zinu, kura emocija man palīdz vai traucē konkrētas darbības veikšanai. Trešais. Es māku savas emocijas izmantot gan pozitīvās, gan negatīvās. Tātad jā vai nē. Nākamais. Es māku pārvaldīt tās emocijas, kas man traucē konkrēta darba vai darbības izpildēji. Nākamais. Es māku motivēt sevi un arī citus cilvēkus paveikt kādu konkrētu darbu. Jā vai ne? Nākamais. Es zinu, kur var novest kāda konkrēta emocija un kādas var būt sekas. Zinu vai nezinu, jā vai ne? Un pēdējais. Es vienmēr zinu, ko jūt cits cilvēks un ņemu to vērā. Tātad, ja uz visiem šiem punktiem tu atbildēji jā, tas ir par manīm, tad es apsveicu. Tu dzīvo ļoti lielā emocionālā apzinātībā. Taču es tad rosinātu tā vai tā paklausīties šo sarunu tālāk, jo varbūt nākamie skaidrojošie punkti, ko es došu, varbūt tomēr paskaidros kaut ko dziļāk, kad varbūt kaut kur es kļūdos. Šobrīd man liekas, ka tā situācija ir labāka, nekā varbūt tā patiesībā ir. Nu tad ko? Tad šie apgalvojumi patiesībā jau bija iesākums ar nojausmu, kas tad ir tā emocionālā apzinātība. Un šobrīd es tev pateikšu pāris tādus teorētiskos punktus, kur nu bez teorijas. Šodien padarīsim arī praksi, bet, lai mēs ieietu praksītē, mums vajadzētu saprast arī šo to no teorijas. Labi, tātad, kas tad tā emocionālā apzinātība ir? Pirmais lielais tāds punkts. Emocionālā apzinātība ir spēja uztvert un sajust emociju. Tātad es jūtu un es saprotu, ko es jūtu. Varbūt dažiem tas liekas smieklīgi, kas tad tur tāds, bet tālāk es arī pieskaršos, ka ir cilvēki, kas patiešām nejūt. Viņi nejūt un nesaprot, viņi tikai reaģē. Respektīvi, es māku sajust, saprast savu emociju un es māku uztvert, sajust un saprast arī citu cilvēku emocijas. Tātad ne tikai sevi, bet arī citus. Kā mēs varam tā kā arī citus noskanēt, jā, emocionāli. Tā var būt mīmika, tas var būt balss tonis, tā var būt gaita, stāja, žesti, runas veids, uzvedība un dažādas reakcijas, ko viņi sniedz mums atbildot uz mūsu kaut kādām darbībām vai sakāmo. Un emocionālā apzinātība ir arī par to, kad es sāku saprast sarežģītas jūtas. Tā kā, ka mēs mākam tos savos līkločos, zemapziņas līkločos iedziļināties. Un superforši ir, ja mēs tādos līkločos mākam iedziļināties arī citā cilvēkā. Nākamais punkts. Tātad es jau tam pieskāros. Emocionālā apzinātība, jeb emocionālā inteliģence nav tikai sajust, bet arī saprast. Un saprast nozīmē saprast dziļo cēloni, respektīvi, ok, es jūtu dusmas, es saprotu, ka es dusmojos, bet tā nav sapratne. Sapratne ir
es saprotu dziļo cēloni, kāpēc šobrīd šis cilvēks manī izraisīja dusmas. Kas ir tā apspiestā zemapziņas programma vai apspiestā emocija, kāpēc tieši šobrīd es reaģēju uz konkrēto cilvēku tieši tā. Labdien, kāds man saka labdien, tātad saprotu, ka skaņa iet. Skaņa ir dzirdama. Un trešais svarīgais punkts par emocionālu apzinātību ir tas, kad es sajūtu, es saprotu cēloni, un trešais punkts ir, es māku jau arī vadīt un pārvaldīt savas emocijas. Tātad es māku jau sevi, man nepatīk šis vārds kontrolēt, bet, jā, pārvaldīt. Es māku šīs emocijas pielietot kā instrumentu, lai sasniegtu konkrētu rezultātu caur sevi vai caur citiem cilvēkiem. Lūk, tad jau pieskarsimies vairāk, šī bija tāda sausāka informācija, pieskarsimies tad arī jau tādiem vairāk tā kā psiholoģiskajam un ezotēriskajam faktoram. Respektīvi, kādu labumu man dot, kāpēc man to visu tā kā apgūt, kāpēc man sevi attīstīt emocionālo apzinātību. Varbūt man labi jau ir kā ir šodien. Un, kā es vienmēr saku, ja tev ir labi šodien, tad tas ir ļoti labi. Nav jāmaina nekas, tas, kas nesāp, nedur, nespiež un negrauž. Ja kaut kas spiež un grauž, tad ir vienkārši jāmeklē risinājumi. Un emocionālā apzinātība, un vēlāk es arī stāstīšu par emocionālās brīvības praksi, ir viens no šiem instrumentiem, par kuru es stāvu un krītu, un kurš man ir nesen atklāts kā super, tā kā vienkārši, bet tāds fenomenāls instruments. Bet es arī saprotu, kāpēc šis instruments mani ļoti uzrunā, tāpēc, ka strādāt ar emocijām ir mans karmiskais uzdevums. Respektīvi, man ir jāmāk saprast sava jūtu pasaule, emocionālā pasaule. Un caur savu sapratni, savu pieredzi, man šajā pieredzē jāved arī citi cilvēki. Līdz ar to, tad, kad cilvēks sāk just un caur jūtu pasauli, viņam nāk atskārsmes, sapratnes, iedvesma, virzīties, kustīties, mans iekšējais bērns vienkārši reāli priecājās. Bet par emocionālās brīvības prakses pastāstīšu vēlāk. Respektīvi, kāpēc mums vajadzētu attīstīt sevi emocionālo apzinātību? Pats galvenais super svarīgais punkts ir, ka mēs nostājamies pieaugušā pozīcijā. Tad es esmu saņēmis kādreiz ziņas, kad ar tiem emocionālajiem cilvēkiem man tieši ir ļoti grūti saprasties. Un tad šeit ir svarīgi saprast vienu būtisku punktu. Emocionalitāte un emocionālā apzinātība nav viens un tas pats. Emocionalitāte ir tādas nesavaldītas emocijas, un ļoti svārstīgas nesavaldītas emocijas patiesībā ir bērna pozīcija. Un bērna pozīcija ir upura loma. Respektīvi, mani papūta tur, visi skrēja un es arī aizskrēju, ja? Pieaugušā pozīcija, tātad ir tas, ko jau es teicu. Es uzņemos atbildību par to, ko es jūtu, ko es domāju un ko es daru. Un jūtu pasaule un emocionālā pasaule ir ļoti, ļoti dziļi saistīta ar šo faktu. Tā, es skatos jautājumus, es droši vien jautājumus pēc tam patīšu, jo šobrīd multitasking es tikai mācos. Tad, kad es ieju stāstīšanā, man ir grūti pārslēgties paralēli uz jūsu jautājumiem, bet es pēc tam pašķiršu viņus atpakaļ. Tā, vai liela dusmu jušana ir atļauta ar tām virzīt sevi, lai izpildītu dzīves mērķus, pienākumus vai sevis kārtošanu? Ok, par dusmām pastāstīšu pie pozitīvajām un negatīvajām īpašībām. Es ceru, ka es tur arī par šo jautājumu atbildēšu. Par to, ka labu un sliktu emociju nav. Bet es arī paskaidrošu, kāpēc vispār mums tiek dotas emocijas. Kāpēc mums tiek dots šis burvīgais instruments, ar kuru mums patiesībā jāiemācās strādāt.
Labi, tālāk. Kāpēc ir svarīgi izzināt savu emocionālo pasauli un attīstīt emocionālo apzinātību? Tātad uzlabojuši pašapziņu. Kas ir pašapziņa? Kā es pats izjūtu sevi? Kā es jūtos sevi par sevi? Cik ļoti es pieņemu visas savas daļas? Skaistās, neglītās, mierīgās, agresīvās. Un cik ļoti es izprotu, kāpēc šīs daļas man ir dotas. Jo viņas ir dotas ar nolūku izveidot tavu dzīvi labāku. Teikšu godīgi, man īpaši nepatīk šīs versijas par veidot sevi, kā cilvēku par sevis labāko versiju, tāpēc, kad es uzskatu, ka labākā versija ir šobrīd. Tu esi pašā labākajā versijā, kādā tu esi, un tai versijai nav definējuma. Respektīvi, tu vienkārši esi, jo tu neesi kā cilvēks, ne tavas darbības, ne domas. Ja mēs ejam ļoti ezotēriski, tas ir pavisam kaut kas daudz vairāk nekā viss, ko šobrīd mēs patiesībā mēģinam iepakot, lai mums kā personībai, nevis dvēselē, bet kā personībai dzīvot būtu vieglāk. Respektīvi, tad pašapziņa, jā, atkal pašapziņa būs tas pats saistīts ar tā pieaugušā pozīciju, kad tas, ka man kāds kaut ko sliktu pasaka, nenozīmē, ka es tam uzreiz ticu. Ja, es māku savas sajūtas nolasīt, kā tas ir par mani, ko viņš saka, vai tas tiešām ir par mani, vai tas mani vispār aizķer vai neaizķer. Un bieži vien, respektīvi, tas, kas mūs aizķer, tas patiesībā ir mūsos, un tur gan ir jāpievērš uzmanība. Tas, kas mūs neaizķer, mēs vienkārši neitrāli to uzklausām, pašus skarbākos, ļaunākos vārdus mēs varam pateikt, ok, labi, tās ir tavas domas, bet tā kā tas vispār nav par manīm. Labi, tad emocionālā apzinātība ļoti palīdz saprast iekšējo ēnu. Kas tad ir tā iekšējā ēna? Tas arī ir tas apspiestā daļa, šo es negribu par sevi zināt, šo es negribu just, šo kad tik šis nepanāk uz āru, kad tik man nav jāsāp, kad tik man nav jāraud, kad tik man nav jādusmojās, kad tik man nav kāds cilvēks dēļ tā jāpazaudē un tā tālāk un tā tālāk. Bet kur ir tā kā problēma ar tām ēnām? Ka viņas noēd ļoti lielu enerģijas daudzumu. Atkal mēs par enerģijām runājam, uz priekšu atpakaļ paskaidrošu, varbūt tādā vienkāršākā valodā, respektīvi, manī sēž iekšā, pieņemsim tāds melns bumbulīts, kur es negribu viņu tur ne redzēt, ne izcelt, bet man ir neironu savienojumi, respektīvi enerģija, kas kalpo tam, lai šis bumbulīts tur paliek. Bet tas ir neapzināti, tas nav ar prātu, es negribu šo just. Bet zemapziņā viņš saka, sēdi te, nespirinies, nerādies, nenāc, ja? Un tas arī ir tas enerģijas daudzums, kurš aiziet šeit neapzinātajai daļai. Nenāc ārā, nestāsti pa sevi, nerādi, ja, tai ēnas pusē, respektīvi apspiestas dusmas, aizvainojumi, kaut kādas neizdzīvotas situācijas, nepieņemšanas, tepat arī iet visi nepieņemšanas stāsti par vecākiem, ja, ļoti, ļoti, ļoti daudz kas. Un tad mēs brīnamies, ka mums nav enerģijas, ka mums trūks spēku uzsākt kaut ko jaunu, tāpēc, ka ļoti liela enerģijas daļa aiziet, lai apkalpotu mūsu ēnas puses, mūsu apspiestās daļas klusēšanu. Un tas ir darbs, tā kā klusē, klusē, klusē. Un ar emocionālo apzinātību, respektīvi arī ar praksi, ko es pēc tam pastāstīšu, ir iespējams šais daļas izcelt. Tu vienkārši viņas izcel, sajūti, pieņem un palaid. Tad tālāk arī pastāstīšu pie tās prakses. Ceru, ka šis ir skaidrs, kāpēc būtu svarīgi strādāt ar ēnas pusi. Tātad atbrīvot to spriegumu, to enerģiju, kas tur tiek tērēta, lai uzturētu viņas klusēšanu, un tad, kad mēs šo enerģiju atbrīvojam, tad var ieplūst kaut kas jauns iekšā.
Vai šo varēs noskatīties vēlāk. Es mēģināšu saglabāt, teikšu godīgi, pirmo reizi darbojos viena pati, un es ceru, ka tīri tehniski es to visu mācēšu izdarīt. Es centīšos no visas savas sirds. Jā, es centīšos saglabāt. Tātad, kad tas atbrīvojas, tad nāk iekšā jaunais. Bet bieži vien ar kaut kādām meditāciju praksēm, citām garīgajām praksēm mēs kā ejam tajā paplašinājumā un mēģinam uzpildīties ar gaismu, uzpildīties ar viedumu, saņemt eņģeļu atbildes. Tas viss ir forši, tas viss ir jauki, bet tad nāk tāda līga, kura sagrauj nedaudz ilūzijas un saka, hei, bet kamēr mēs nepatīram ēnu, 1., 2., 3. čakru, kas ir zemes čakra, kas ir normālā personības dzīve, mēs nevaram šo gaismu sevī noturēt. Viņai nav kur palikt, viņa iedot iedvesmu, mēs jūtamies labi uz nedēļu 2, un tāpēc, ka enerģija aiziet uzturēt mūsu ēnas puses klusēšanu, respektīvi labi. Šeit pietiks savādāk, jau pārsātināšu ar savu ēnas pusi, labi. Nākamais, kāpēc būtu vajadzīgs attīstīt emocionālo apzinātību? Tad mēs saprotam, kad mēs paši atbildam vai uztveram cilvēku caur savu traumatiku. Un tā ēnas puse atkal ir tā pati traumatika. Respektīvi, es ļoti skaidri tā kā spēju sajust, piemēram, iedošu savu piemēru. Kad cilvēks man kaut ko saka, un man tas sāp, ir kaut kāda negatīva reakcija no manis. Es automātiski saprotu, ka tas ir mans filtrs, kurš to tā redz. Mans sirds filtrs un prāta filtrs, kurš uztver to sāpīgi. Bet es nezinu tā kā 100% patiesību, ko tas cilvēks ir domājis. Bet ja viņš saka kaut ko, un man tas sāp, tātad sāp ir manī. Tātad šī apspiestā daļa ir manī. Un nav jēgas dusmoties un vainot šo cilvēku par savām sajūtām. Un tātad šī emocionāla apzinātība ļauj saprast, tātad, ja man sāp, tas ir mans filtrs, kā es to uztveru. Tātad ar noteiktu metodi mēs ejam iekšā un tad paskatāmies, kas īsti ir tas, kas sāp. Un tā būs sajūta, tās būs jūtas, tie nebūs noteikti, tā kā cilvēks rēģēts ar vārdiem, bet mēs vārdiem piedodam sajūtu. Un mūsu uzdevums ir iznest ārā šo sajūtu, viņu ieraudzīt, saprast, pieņemt un palaist. Un viss, un tas cilvēks pēkšņi mūs vairs nekaitina, ja? Un pēkšņi viņa vārdi mūs vairs neaizskar. Jo mēs esam atbrīvojuši šo traumatisko sajūtu. Un tad, kad mēs to saprotam par sevi, kas ir super forša bonus, ka mēs to saprotam arī par otru cilvēku. Tad, kad es kaut ko saku, piemēram, man to viegli saprast, jo es ļoti daudz terapijā strādāju tieši ar apspiestajām jūtām, tieši ar cilvēku ēnas pusi. Un jā, viņiem sāp, viņiem triggerē mani jautājumi, bet es to daru caur gaismu, es to daru caur, tā kā izspiestās strutas, beidzot parādīt, kur tev īstenībā sāp. Tev nesāp tā situācija vai tā situācija, kuru tu nevari atrisināt. Tev ir iekšā cita sāpe, kas pievelk šo situāciju. Lai tu parādītu, hei, ko tas melnais bumbulīts, kurš klusē, bet viņš ir jāpalaiž ārā, un tad sāk kārtoties arī realitātē citas lietas. Lūk, tas ir labums tātad. Tad, kad otrs reaģē negatīvi, kad es zinu, ka es ar labākajiem nodomiem esmu pret šo cilvēku vērsusies, es ļauju šim cilvēkam izjust tās sāpes. Es tā kā necenšos viņu nopakot, iepakot. Jā, es skaidroju, es paskaidroju, bet es ļauju tam cilvēkam just, jo es saprotu, ka jūt viņa iekšējā sāpe. Es ceru, ka šo es paskaidroju skaidri. Un tātad tālāk, ja mēs spējam saprast savu sāpi, mēs spējam saprast, tagad tas cilvēks reaģē caur savu sāpi,
Tad jau nākamais līmenis, ka mēs spējam distancēties. Respektīvi, daudz cilvēku saka, es atnāku mājā, nogurusi, tad tur sāk ražoties bērni, tad tur vīrs vēl kaut ko, un tad viss vienā tādā morčkulī aiziet, ja? Emocionāla apzinātība iedod to struktūru. Manas jūtas ir manas jūtas, tavas jūtas ir tavas jūtas. Un mēs vienkārši sākam ļaut sev justies tā, kā mēs jūtamies. Un jau ļaujot, es tagad nesaku par reakcijām, ja? Par reakcijām mēs runāsim vēlāk. Ja es esmu dusmīgs, tas nenozīmē, ka es ļauju, ja? Bet pirmais es ļauju sev just to, ko es jūtu, un es ļauju otram cilvēkam just to, ko viņš jūt. Un es vienkārši dodu give space, man patīk angliski, give space, es vienkārši viņam dodu rūmi vietu, lai viņš tiek galā ar savu iekšējo pasauli. Un es neuztveru to, tā kā slikti. Ja viņš dusmojās, tātad kaut ko es esmu sadarījis, tātad es esmu slikts cilvēks, slikta sieva un vēl kaut kas. Nē, tas ir vienkārši viņa jūtas. Un ja viņš gribēs, viņš par tām pastāstīs. Un ja es gribēšu, es arī par tām pastāstīšu, un mēs kopā izspriedīsim, kā mēs tagad pārkāpsim, kā mēs atrisināsim šo situāciju. Labi. Emocionālā apzinātība dod tādu foršu lietu, kā personīgo robežu izveidošana. Šis ir pamats, kur klibo kājas ļoti daudziem cilvēkiem. Es gribu tā kā nomierināt arī ar tādu faktu, ka tas ir normāli. Un personīgās robežas veidojas pilnīgi ar katru cilvēku individuāli. Respektīvi, kādas ir manas attiecības ar mammu, ar tēti, ar vīru, ar kaimiņu, ar skolotāju, ar kolēģi. Vārdā tas, ar kolēģi, vārdā tas, ar kolēģi, vārdā tas. Nav tā kā viens liels kaut kāds eksemplārs, vai darbā manas personīgās robežas ir tādas. Jā, varbūt kopējā sapratnē, jā, bet pēc tam attiecīgi ir katru cilvēku atsevišķi. Tāpēc, ko es gribu tā kā uzmundrināt, ka jā, tas ir darbs mūža garumā. Bet savu tā kā emocionālās pasaules saprašana, kāpēc viņa ļauj izveidot personīgās robežas, tāpēc, ka tu skaidri sajūti savas vēlmes un savas vajadzības. Un tikai tad, kad tu skaidri jūti savas vēlmes un vajadzības, tu sāc sevi patiesībā saprast, patiešām saprast. Un tad, kad tu sevi patiešām saproti, tad tu vari paskaidrot citam cilvēkam, kas tas ir, kas tev traucē, kas tas ir, kas tev patīk, nepatīk. Jo citreiz ir, ir tādi strīdi, sieva, vīrs, spalvas pa gaisu, un tad vīrs, bet ko tu vēlies? Ko tu vēlies? Es to terapijās redzu, bet ko tu vēlies? Ko mēs vēlamies, mēs nezinām. Mēs tikai zinām, ko mēs nevēlamies. Bet personīgās robežas ir par to, ko es vēlos, kas man patīk, kā es gribu. Un tas nav egoisms, tāpēc, ka mēs ievērosim arī otra cilvēka personīgās robežas. Šeit arī nesajauca būtisku faktoru, ja? Man ir personīgās robežas, bet otram cilvēkam ir tieši, tāds pats, nevis tādas pašas, bet tāda pati funkcija izveidot personīgās robežas. Un tad, cienot viens otru, mēs rodam kompromisu, kā tad mēs sadarbosimies. Un emocionālā apzinātība ļauj neapvainoties par to, ka viņam ir tādas vēlmes, vai nedusmoties par to, ka viņam ir tādas patikšanas vai nepatikšanas. Mēs vienkārši pieņemam šo cilvēku superkrāsainību. Tāpat kā mēs esam krāsaini, tā arī tie cilvēki ir krāsaini. Tālāk. Punkts par dzīves uzdevumu. Šeit arī daudzi, pēdējā laikā tā super interesanti, man pazuda elektrība. Tā, bišķīt, es tūlīt pārbaudīšu, vai tas ir attiecībā tikai uz lampu. Pagaidiet, bišķīt. Tā,
tas ir attiecībā tikai uz lampu. Nu, redz, šis ir tāds labs piemērs, gaisma man tagad nepatīk. Šis ir tāds labs piemērs, kurus vienmēr prezentēju tad sevi. Nu, piemēram, paņemot šo tēmu, es skaidri, nu, tā kā zinu, ka dzīvē notiks tādas lietas, kā, nu, bakstīs manu emocionālo pasauli. Nu, tā kā gaismas pasauli bakstīs manu emocionālo pasauli. Nu, Līga, nu, kā tad tu tagad rīkosies? Nu, kā tad tu tagad tur atpaisnosies, vai kas nu tad tagad notiks? Rādu piemēru. Draugi, man pazuda elektrība. Liekas, ka pazuda elektrība. Vienkārši nav nekāda traģēdija. Izrādās, ka nestrādā lampa. Ieslēdzu griestus. Nu, labi, saku godīgi, es neesmu apmierināta ar šo apgaismojumu. Ko man darīt? Man informācijas un sajūtu nodošana ir svarīgāka, kā tas apgaismojums, kas mums šobrīd ir. Un es teikšu godīgi, tās emocionālās brīvības prakses man tieši šo arī ļāva nonākt šādā sajūtā. Ka tas nav svarīgi, nu, tā kā tas, kas tagad notika, nav svarīgi, ir svarīgi, nu, tā kā būtiskais. Bet man bija ļoti, nu, agrāk ļoti grūti atzīt kaut kādas kļūdas, kaut kāds, nu, tā kā iziet bišķīt kaut kas no rāmjāk, Dievs nav perfekti, nav tagad forši. Nu, ir kā ir, nu. Tiem, kas interesēs, tie noklausīsies arī bez apgaismojumu foršu. Tāds lūk piemērs. Paldies Enģeļiem, ka viņi man te patērē. Laižam tālāk. Par dzīves uzdevumu. Pie dzīves uzdevuma mani apstādināja. Tātad, dzīves uzdevumi ir tā. Atkal. Kāpēc ir svarīgi sevi just? Pēc būtības. Informācija ir pieejama jūra. Astroloģija, human design, kas vēl ir tāds, kurš konkrēti tev pat var pateikt profesiju. Un es nesaku, ka tās zināšanas ir sliktas. Es pati esmu devusies uz konsultācijām. Es zinu gan human design karti, gan astroloģisko karti, un tas ir super vērtīgi, bet ir viens bet. Tā ir informācija, tā nav sajūta. Nu, es varu izlasīt, piemēram, nu, ka es varu nodarboties ar celtniecību. Nu, tās ir manas dotības manā kārtē, bet ko es jūtu? Vai tas ir par mani, vai es gribu tajā virzienā? Nu, ok, negribu. Nākamais, ok, man ir izteikta psiholoģijas sadaļa, ezotērikas sadaļa. Tas ir tas, tā kā es, ko tagad arī nodarbojos. Bet atkal ir bet. Tā ir jūra, nu tā kā psiholoģijas un ezotērikas jūra ir milzīga jūra. Ko es jūtu, kas ir tieši mans? Un tas, ko es jūtu, ka nu, tā kā mana prasme un mana vilkme ir strādāt tieši ar emocionālo jūtu pasauli. Tas ir vienalga, vai tas ir makārtis, vai tas ir dvēseli ceļojums, regresija, darbs grupā. Es velku ārā tieši šo ēnu, šo apspiesto daļu, lai tu būtu brīvs. Bet pēc būtības vārds psiholoģija vai ezotērika, nu nebūs neviens, kas tev konkrēti pateiks tā. Tā ir sajūtu pasaule, kura tevi tur aizved. Un atkal, mierinošais fakts, tas ir process. Es pamēģināju to. Es arī meklēju, nu, dažādas tās šķautnes. Līdz es sapratu, hei, šis gan man ir baigā izrauj. Tātad, emocionālā apzinātība palīdzēs tev saprast dzīves uzdevumu. Saprast un sajust. Tātad, kad tu saņem informāciju, tu pēc tam caur sajūtu pasauli izlaid, bet kā tas tieši ir par mani? Nu, iedošu vēl vienu piemēru. Pie maniem bija atnākusi meitene, tieši ar šo jautājumu, tad es pratināju, nu, kā ir veicies līdz šim, kas ir īsti tur noticis, un bija arī, laikam, kaut kāda channeling sesija vai kaut kas tam līdzīgs, kurā bija pateikts, ka, ja nemaldos, viņai bija jābūt par fizioterapeitu. Nu, pateic, ka tev ir jākļūst par fizioterapeitu. Cilvēks iet 4 gadi vai cik mācās, izmācās un nestrādā, tāpēc, ka tas viņam nepatīk. Nu, bet, nu, piemēram, kā es izjūtu to klientu, es izjūtu, ka tā informācija viņai bija iedota
tūlīt mēģināšu izskaidrot. Patiesi, respektīvi, viņai bija pašai jāsajūt, ka viņai tajā virzienā nav jāiet. Jo man tādi piemēri pašai savā personīgajā pieredzē arī bijuši. Kad es jau jūtu, kad es prasīšu, un man teiks nē, bet es jūtu, ka man jāsaka jā, apmēram tā. Un es palieku uzticīga savam jā, un viss izrulējas pareizi. Un kādreiz ir arī jāuzticās tam negodot. Tāpēc ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi klausīties savu rezonanci. Un savās grupu praksēs un arī individuālās sesijās es ļoti, ļoti, ļoti mēģinu klausīties individuālo rezonanci, savu jūtu pasauli. Tālāk. Jā, vēl par dzīves uzdevumu atkal piebildīšu, kāpēc ir forši kārtot to emocionālo un tā kā pasauli un, respektīvi tās pirmās 3 zemes čakras, kur ir drošība, kur ir spēja baudīt dzīvi un kur ir spēja doties un sasniegt. Tāpēc skatoties šīs 3 čakras, tu nostājies pieaugušā pozīcijā. Un tad, kad tu esi pieaugušā pozīcijā, tu tā kā sistēmā esi savā vietā. Šī ir tā vieta, piemēram, šis krēsls. Un tieši šajā krēslā visums dod iespējas, dod enerģiju, dod padomu, dod cilvēkus. Bet tad, kad es esmu ārā no šī krēsla, kaut kur, vecāka lomā, bērna lomā, vēl kaut kur sistēmā noklietas, tā visa enerģija nāk uz šo krēslu, bet es viņā neesmu. Tad savu jūtu pasaules attīstīšana tev ļauj sajust, kur ir mans krēsls, un es pie viņa pievelkos, es viņā iesēžos, un tad arī saprotu savu dzīves uzdevumu, tad arī saņemu enerģiju un drosmi šajā virzienā vispār iet. Jo reizēm mēs informāciju uzzinām, bet ļurkšķi to arī viss apstājās, jo mūsu iekšējā jūtu pasaule nemaz nav gatava tajā virzienā doties. Tālūk. Vēl jūtu pasauli emocionāla apzinātība ļauj pašizpausties. Tas nozīmē, ka tu vienkārši māki sevi prezentēt, tu māki sevi skaidri paskaidrot, aiznest savu domu saprotami loģiski. Un tā emocionāla apzinātība, tā pamatfunkcija ir pēc būtības savienot prātu ar sirdi un tā kā sākt komunicēt caur jūtu pasauli, caur sirdi, ka mēs jūtam to otru cilvēku. Un šeit es gribu iedot piemēru tādu, kad liekas, labi, tas ir tāds beigas tāds psiholoģiskais un tāds ezotēriskais lauciņš, es tur ezotērikā vis kaut ko jūtu vai cilvēkus skanēju, jo tā tiešām ir, es jūtu caur kopējo lauku. Kas man tur ir jāsaprot, kā man ir jāved, protams, ir teorija, bet milzīgu daļu sastāda tieši intuitīvā jušana. Bet tas nedarbojas tikai ezotērikā. Tas darbojas ģimenē, saprotot vīru, tas darbojas, piemēram, arī darba apstākļos, kas nav ezotērika. Man ir pāris klienti, kas ir pieaugušie cilvēki, ar kuriem nodarbojamies sakarā ar angļu valodas pasniegšanu. Un tas ir fenomenāli, kā tas strādā. Kad es skaidroju kaut ko, un es vienkārši intuitīvi, tā kā emocionālā laukā redzu, jūtu, kas ir tas, ko viņš tieši nesaprot, vai kas ir tieši tas, kas bloķē, ka viņš šobrīd nesaprot, piemēram, konkrētu gramatikas uzdevumu, kas nav nekāda ezotērika. Un tur es tieši angļu valodas man deva super tādus pierādījumus, ka bloķē mūsu ēnas, ka tas nav par teoriju, ka cilvēks saka, es tur nevaru komunicēt angliski, ja? Tas vispār nebūs par angļu valodu, tas būs par to, kāds jūtas apkaunojumu, ja, ka viņš kļūdās, kāds, tas ir vispār ļoti daudz, ja, kad kā kauns kļūdīties, kā es izskatīšos pēc muļķa un tam līdzīgi, bet, piemēram, vienam cilvēkam bija skumju enerģija, tas bija tik interesanti, tā kā viņš tik ļoti saskumst, ka viņam nesanāk, ka es nevaru pavirzīt viņu tālāk sapratē, un vienkārši parunājoties ar viņu, paskaidrojot, tagad tās jūtas, un pilnīgi cilvēks atplūkst un dodamies tālāk, un viss sanāk. Es vienkārši dodu to piemēru, ka tas ir
darbojas visur, tā nav tikai ezotērika. Jo es šo cilvēku arī angļu valodā uztveru ar sirdi. Ok, es viņam dodu teorētiskās zināšanas, bet komunikācijas veidot ar sirdi, es cenšos viņu sajust, lai viņam maksimāli harmoniski tās zināšanas ieiet viņā izpratnē. Labi, viens jau ir arī pieminēja pie personīgajām robežām, kad emocionālā apzinātība dod tādu, ka rodas neatkarības sajūta, tā kā emocionāli neatkarīgs no otra cilvēka. Tev vairs nav bail viņu tā kā, nevis bail aizvainot, tā nebūs pareizi teikts. Tev nav bail vairs izteikt savas jūtas, tā kā patiesās jūtas, baidoties viņu aizvainot, pazaudēt, ja? Un tu vienkārši kļūsti brīvs. Un tad, kad mēs esam emocionāli atkarīgi no citiem cilvēkiem, šeit sākas tās izaicinājumi ar saucamo labās meitenes un labā zēna sindromu, ja? Ka es darīšu visu, lai tevi nesāpinātu, es darīšu visu, lai tu būtu pirmajā vietā apmierināts. Un es jau tur kaut kā, ja? Tad, kad paliks pāri kaut kas laiks, kurš parasti nepaliek pāri, ja? Tas būs mani. Un tas ir no šī. Es esmu tik emocionāli salījusi, piemēram, kopā ar to otru cilvēku, kad es kļūstu atkarīga no tā, lai tas otrs jūtas labi. Bet tā nav mūsu atbildība. Pieaugušā cilvēka atbildība, kā jau es teicu, es esmu atbildīgs par savām domām, savām jūtām, savām darbībām. Jā, un vēl emocionālā apzinātība dod drosmi konstruktīvai komunikācijai. Ko tas nozīmē? Neizdomāt cita cilvēka vietā, pajautā viņam. Bet, tā kā, vai es tevi sapratu pareizi, ka tu domā tā, vai jūti tā. Bet kur ir problēma? Bieži vien mēs nemaz negribam zināt tās patiesās jūtas, jo viņas diezgan bieži ar kaut ko nesakritīs, tā kā mūsu izpratnē, mūsu vajadzībās. Un atkal atgriežamies pie apzinātības, ja es cienu savas jūtas, tā tad es cienīšu arī šī cilvēka jūtas. Un to, ko, es esmu apguvusi šajā praksē, un tieši tā kā sakarā ar jūtu pasauli ir tas cilvēks, kuram ir lemts būt ar tevi, piemēram, partneru attiecībās, vai draudzīgās attiecībās, vai, kolēģi, ja? Ja viņam totāli neinteresē tava jūtu pasaule, tad sorry, priekš kam tev ir vajadzīgs tāds cilvēks, jo cilvēks, kas būs tavējis, viņš pieņems tad, kad tu runā no sirds, respektīvi, tu stāsti, kā tu jūties. Jā, viņam tas var nepatikt, tur var būt konflikti, var būt strīdi, par to nav jautājums. Jautājums, ka tas strīds beidzās ar sapratni, tā kā, komunikācijas sapratni, kā mēs tagad ejam kopā tālāk, ja? Vai darbā, vai attiecībās, vai vienalga kur. Tātad cilvēks, kas būs tavs cilvēks, cienīs tavu jūtu pasauli, un otrādāk, tu cienīsi tā cilvēka jūtu pasauli, vienalga, cik tev šobrīd tas liktos nesaprotami, varbūt pat kaut kur nepieņemami, tas arī ir. Starp citu bija viena tāda klienta interesants gadījums, kad es pieņemu, ka es nepieņemu. Un tas bija tāds dziļais āķis, ka es pat neļauju sev pieņemt to, ka manī ir tāda nepieņemšana. Un tad, kad cilvēks pateica, ka mēs nogājam līdz dziļajai ēnai, kad es pieņemu to, ka es nespēju pieņemt to. Un viss atbrīvojas. Vienkārši atbrīvojas enerģija, kura izplūst visumā, un pēc laika sākas, tik un tā sāksies pieņemšana. Tas ir dabisks process, bet ja no sākuma tu pat nepieņem, ka tu tik ļoti cīnies, ja? Es nepieņemu to, kad es nepieņemu. Tas bija tāds interesants gadījums, jā. Labi. Un vēl tad emocionāla apzinātība palīdz izvēlēties izteiksmes līdzekļus. Tātad tas, ko tu jūti, ir tava patiesība, jā. Neviens tā kā 100% nevar ielīst tavā ādā un izjust visus tavus līmeņus. Līdz ar to man nākas uzticēties,
ka tu, nu, tā kā saki patiesību. Un, bet šo patiesību mēs varam pateikt dažādos veidos. Ok, es jūtos tā, bet es varu tā kā ar lāpstu, ja? Seju vai izteikt, nu, pieklājīgā, saprotošā formā. Psiholoģijā to sauc par es, nu, tā kā es formu, tā kā es jūtos tā un tā. Paskaidrot vienkārši, jā, nevis tu te atkal tās zeķes. Tad, kad tu izmet tās zeķes, manī rodas sajūta kāda. Nu, nezinu, sāku frustrēties, tāpēc, ka nekārtīga vide manī rāda vēl kaut ko. Bet tas liek, nu, tā kā mācīties iedziļināties sevī. Un saprast, kas tad ir tā frustrācija, ko tad tu tur izjūti. Nu, un pēdējais tad no, kāpēc vajadzētu attīstīt emocionālu apzinātību, ir stresa noturība un fleksibilitāte. Īpaši šajos apstākļos, kad pasaule ir superkrāsaina un notiek viss kaut kur, viss kaut kas. Emocionāla apzinātība ļauj tā ieiet sevī, sajust, bet kā tajā visā jūtos es. Un tā kā stresa apstākļi nevar tevi tik ļoti izsist no līdzsvara. Tā ir tā pati pieaugušā pozīcija. Ok, šobrīd notiek tas, kā tas ir pa mani. Vai tas vispār attiecās uz mani, ja? Kā man jārēģē, kā es vēlos rēģēt, kā mani spiež rēģēt, ja? Kā mani piespiež domāt, kā mani piespiež justies, varbūt es tā nemaz nejūtos. Un visi šie procesi, ja? To visu uztrenē emocionāla apzinātība. Un tad atbildes par tām sliktajām un labajām emocijām. Labi, pirms pārējuši pie nākamā, es paskatīšos. Vai jūs man uzrakstījāt? Ko jūs man uzrakstījāt? Tā, jā. Jā, par lielu dusmu jušanu. Vai ir atļauts ar tām virzīt sevi? Lai izpildītu dzīves mērķus. Labi, dusmu, tātad, nu, dusmu enerģiju liek uz agresīvās enerģijas, agresijas enerģija. Par agresiju arī ir forši tās metaforas, lai izaugtu augsts caur asfaltu, vai caur zemi, vai izdīgtu tas stādiņš, kādu enerģiju viņš izmanto. Agresīvo, lai viņš izsprauktos, kādu enerģiju izmanto saule, lai apspīdētu mūs šeit un visu sildītu. Agresīvo. Kas attiecās uz emocionālo pasauli, kāpēc nav labu sliktu jūtu? Tāpēc, ka emocija nes, emocija patiesībā ir dvēseles valoda. Lūk, tiem, ka patīk ezotērika, dvēsele, intuīcija ar mums sarunājās tieši jūtu līmenī, emociju līmenī. Un tad, kad es izjūtu emociju, tas ir signāls. Respektīvi, tad nosauksim negatīvā emocija, tas ir signāls par to, ka tu kaut kur sevi nodod, kaut kur nesako savām vajadzībām, savām vēlmēm, un vienkārši viņa nāk ārā kā negatīva reakcija. Visas labās reakcijas, prieks, laime, jautrība, ja tas, vai miera stāvoklis, atslābums, labsajūta, tas rāda, ka tu ej to saucamo dvēseles ceļu, un tu vienkārši seko savai intuitīvajai iekšējai pasaulē. Vai caur dusmām ļaut sevi virzīt, es teiktu, ir ļauts iedziļināties sevi, ko tās dusmas, ko tās dusmas tev patiesībā māca. Tās dusmas tev mācīs, kā tev pareizi sevi virzīt, kā tev virzīt sevi harmoniski priekš sevis un priekš citiem cilvēkiem. Tad te man būtu jāzina smalkāk, ko nozīmē, tas notiek caur skaļu runāšanu, aizrādīšanu, bāršanos, tad tas nebūs tas pareizākais. Tad būs jāsaprot, kāpēc man gribās bārties, kur ir tas cēlonis, ko es pati par sevi nesaprotu līdz galam pareizi, ja? Un tad kā būtu harmoniski šo dusmu, agresīvo enerģiju
pielietot praksē, lai sasniegtu savus mērķus. Un jā, un tās emocionālās apzinātības prakses īstenībā arī ir tā interesanti. Tad, kad iedziļinās sevi, kādam cilvēkam tieši uzdevums strādāt ar dusmu enerģiju, it kā viņu dzesēt, saprast, kā arī harmoniski runāt. Citam ir tieši jānes ārā, tā kā skaidri, strikti, ļoti skaļi jāpasaka beidzot savus viedokļus, jo viņš tik ilgi ir dzīvojis apspiestībā, piemēram, iekšējā apspiestībā, ko cilvēks pats vērš pret sevi. Ka viņam harmoniskākais ir tieši strikti, skaļi un skaidri pateikt savu nē, vai savu jā, vai tagad būs tā un viss. Tā kā gadījumi ir ļoti, ļoti individuāli. Tad dusmas pašas par sevi vienkārši vēsta par dziļo cēloni. Kā vispār tās dvēseli vēlas, lai es izpaužos. Tā liekam tā ir tāpat. Es ļoti bieži apzinos, ka jūtu spēcīgas dusmas, bet iekšā kaut kas spiež atpakaļ, ka tā nedrīkst. Un arī, kur jau ir atbilde. Toties iekšēji ir arī saprašana, ka tā ir enerģija, kura jāstrukturē. Rekur foršies, jo laukā atbildēja to, kas jau te ir. Man ir sajūta, ka tās dusmas ir jāspiež atpakaļ. Tātad, ir super agresīviem cilvēkiem, caur emocionālu apzinātību, viņi sapratīs kaut ko citu. Ko nozīmē, harmoniski sadzīvot ar cilvēkiem, bet tam, kam ir jau super apspiestas dusmas, priekš viņa un citiem harmoniski būs beidzot, pateikt savu vārdu, ierādīt citiem viņu vietu un sev savu vietu, ierādīt sev savu vietu. Un manā vietā, manā krēslā notiks šādi, šī ir mana pieaugušā pozīcija, manas personīgās robežas. Un jums tās nāksies ņemt vērā. Bet kur ir āķis? Bieži vien, ka mēs šā klausamies, tas ir pa mani, bet tā ir informācija, tas ir prāts. Tas, kas notiek emocionālās brīvības praksē, mēs iedodam sajūtu, ka tu vienkārši kā cilvēks jūties savādāk, un tu ar šo sajūtu jau veitajā sabiedrībā un kārto šīs lietas, kas tev ir jākārto. To ar vārdiem nevar nodot, tas ir vienkārši jānāk, jāpieredz. Kā tas ir, ka tu zini un jūti, nevis vienkārši zini un saproti, bet zini un jūti, saproti un jūti. Bet ko darīt, ja jau ir izcēlies, bet baidies? Tad jāraksta pilni jautājumi, jo es nezinu tagad, pie kuras tēmas tika uzrakstīts izcēlies, bet ko darīt, ja jau ir izcēlies, bet baidies? Nemācēs šito tagad atbildēt. Nezinu, kas izcēlēs. Jā, esmu sapratusi, bet partneris mani nesaprot manas robežas. Šeit ir tas sāpīgā patiesība, ka cilvēkiem nav jāuzmin un nav jāsaprot mūsu robežas. Mūsu uzdevums ir viņiem skaidrot un viņas ierādīt, prezentēt, noturēt. Tas ir mūsu uzdevums. Šeit ir jāskatās dziļāk. Kāpēc es pēdējā brīdī nolecu tomēr no tādas lietām? Jā, es turu, bet pļokš. Pašās beigās, tad, kad ir jānotur, tā ir spriedze. Tas arī ir nervu, psihes izturība, izturēt spriedzi. Ka pasaulē neapstās griezties. Un, labi, varbūt ļauni skanēs, bet ja arī šis cilvēks to nepieņems un aizies, pasaulē nesabruks. Bet es būšu vismaz palikusi uzticīga sev, līdz ar to savai veselībai, savai mentālajai, psihiskajai veselībai, savai patiesajai būtībai, kurai pievilksies patiesais partneris. Es nesaku šobrīd, ka šis ir šis gadījums. Es vienkārši stāstu, kad ļoti bieži pie personīgajām robežām cilvēki pēdējā brīdī noskrien no sava plāna, jo viņi nobīstās. Un pārsvarā mēs baidamies no vientulības. Šeit iedošu piemēru, kad mēs ar vīru esam kopā 20 gadus un vienā praksē, kad
reizēm klientiem skaidro kaut ko arī caur manu pieredzi un vienkārši, nu, tā kā caur intuitīvo kanālu skaidro. Rekur, lūk, līgai laulība ir 20 gadi, un var teikt, ka viņas vīrs ir precējies ar 3 dažādām sievietēm. Mēs satikāmies, viņš satika kā vienu personību mani, ja, pagāju tur, piemēram, let's say, 7 gadi, es jau biju cita personība ar citām vēlmēm, citām personīgām robežām, citu sapratni, citu enerģētiku. Un tagad es esmu jau 3. Un, respektīvi, nu, tam cilvēkam arī vajadzēja, nu, tā kā laiku, dot laiku, nu, tā kā, un skaidrot. Tagad es esmu šāda, tagad man patīk šis, tagad es nodarbojos ar šo. Kaut vai tīri profesionālā ziņā, es esmu pieredzējusi ļoti dažādas profesijas, gan biznesa vidē, gan, lūk, tagad ezotērikā, ja. Un cilvēkam ir jādod spējas to, nu, arī tā kā procesēt sevi. Bet mans uzdevums ir viņam skaidrot. Tagad ir tā. Un vienkārši, ja viņam, nu, es esmu svarīga, kā jūtoša būtne, nu, viņš to pieņems, nu, viņš to ir pieņēmis, es viņam pasakos, un es tajā pašā laikā pieņemu arī visas viņa izmaiņas. Es ceru, ka šis piemērs kaut kā palīdzēja, kad, nu, arī ilgstoši esot kopā, vienkārši cilvēki, nu, mainās pat ļoti, nu, krasi. Iekšējās, tā kā, nu, sirds vērtības tā kā nemainās, bet personības izpausmes, nu, var mainīties diezgan krasi. Labi. Pēc būtības, ok, tad jau paskaidroju par tām pozitīvajām, negatīvajām īpašībām. Un tad vēlreiz atgriežoties, jā, kad par cilvēkiem, kas vispār nejūt. Nu, tā kā tiešām man ir bijis klients arī tā, viņš pat stāsta. Kad viņš man atbild uz tiem jautājumiem, tas bija superforšs vīrietis, ja? Bet vienkārši viņa, nu, tā kā cēlonis viņa nodomam, kāpēc viņam tas neatrisinājās, ka viņš neļauj sev just. Un tad, kad viņš atnāk, nu, tā bija privātā sesija, viņš runājot, viņam visu laiku rokas iet šādīgi. Nu, tā kā viņš pat rāda pie galvas, līdz ar to, nu, ķermenis nemelo, ķermenis arī ir zemapziņas valoda. Caur ķermeni runā dvēsele, un ķermenis ļoti precīzi caur mīmikām un enerģētiku parāda, nu, tā kā patieso situāciju, ja. Un stundas garumā ar triggerējušiem jautājumiem, nu, novedu, nu, jā, tas bija dusmu stāvoklis, viņš ļoti sadusmojās. Un tad, kad viņam tās dusmas iznāca ārā, viņš sāka runāt šādīgi. Viņam pilnīgi pārmainījās ķermeņa valoda. Un tad, kad es saku, bet tu redzi, kā tev rokas nomainījās, viņš pats brīnās, ja? Tātad viņu ieveda jūtu pasaulē, bet no sākuma tas ir ļoti sāpīgi. Viņš raudāja, viņš sēdēja liels pieaudzis vīrietis un raud, tāpēc, ka, nu, ir jādabūj ārā tie bloki, jo mēs nevaram just labās lietas, nejūtot sliktās. Un kādas traumatiskas pieredzes rezultātā šie cilvēki, kuri, nu, tā kā ļoti švaki jūt vai nejūt, viņi aizver šos durvis, kā es saku, emociju un jūta durvis, viņas ir vienas. Uz laimi, uz prieku, uz skumjām, uz bēdām, uz visurieni ir tikai vienas durvis. Un ja tu izvēlēsi viņas aizvert, lai neraudātu, neskumtu, nedusmotos un vēl ko, nu, mēs aizveram arī tam priekam, laimēji, dzīves uzdevumu sajušanai. Un visiem šiem faktoriem, ko es teicu, ko dod emocionālā apzinātība. Labi, komentārs. Tā, robežas skaidrot, es ilgam 2 gadu garumā gaidu, ka viņš mainīs, bet attopos, ka man tā visa enerģija jāliek sevi jau bērnos. Cilvēks domā, ka neko sliktu nedara, bet iekšēji saprot, ka nav ok. Labi, šeit ir jau, nu, tāds, es zinu, kā privātās sesijas jautājums. Man negribētos šeit arī dot, nu, tādas tā kā tiešas atbildes, jo tas vienkārši var būt sāpīgi.
Un to es arī apguvu emocionālās brīvības praksē. Respektīvi, man, labi, došu sev piemēru, man bija grūti pieņemt tā kā savu enerģiju, kurā ļoti strauji var ievest cilvēku sāpēs. Viņam vienkārši sāp, viņš raud, viņam tur plīst tās ēnas vaļā, ja? Un man pašai tā kā grūti pieņemt, ka es viņam tā kā to nodaru. Un te ir tā kā tas fenomens. Tas ir mans dzīves uzdevums, vest cilvēku dziļā ēnā, transformēt un vienkārši atvērt viņam tās strutes vaļā, ja? Kā viens meistars mani nosauc. Un tu vienkārši esi ķirurgs. Kāds, piemēram, ar ziedi ziedējis, tur, piemēram, 3 mēnešus, gaidīs, kas atzīs, tu to izdari vienā dienā, tā kā es nesaku, ka mana metode ir labāka vai kāda cita metode sliktāka. Tāpēc mēs dodamies katrs pie sava speciālista. Es stāstu vairāk par savu ēnu. Lūk, mana ēna, jā, bet es varbūt arī gribu tā, ja? Tā kā, lai es esmu tāda laba, lai pa mani tā kā padomā, ka kāda es tāda mīļa, jauka un labsirdīga. Es esmu mīļa, jauka un labsirdīga, bet mans uzdevums ir darboties tā transformatīvi, čiks un viss, kā Emīlā, zobu izraušana vai vai plukš, ja? Vienkārši mans variants ir plukš. Un jo ilgāk es to nepieņemšu un tā kā to slēpšu un kaut kā vairīšos, jo, vienkārši sliktāk jutās mans ķermenis. Es to izjūtu ķermenī. Jo vairāk es, tā kā centos tā kā ļoti kaut kā ievīstīt, ja, jo tā enerģija, kas nāk transformējušā caur mani, vienkārši sāka radīt sāpes, kas man īstenībā jāizved un jāiedod. Bet es nevaru dot tādus bezmaksas padomus. Lūk, šeit es arī atbildu. Jo cilvēkam tas var būt pārāk sāpīgi, plus es to daru publiskā vidē. Par to ir runa. Un to es arī ņēmu vērā, ko man, tā kā gaismas pasaule skaidro. Un to es dabūju ārā tajās emocionālās brīvības praksēs. Ok. Vai visi ir saguruši? Labi. Tāpat ir sāpīgi. Labi, bet ir sāpīgi tas, ko es saku, tas, ko es runāju, vai ir sāpīgi tā situācija mājā, kurā jūs šobrīd dzīvojat. Tā kā, kas ir sāpīgi? Tas, ko es tagad saku. Mani vārdi ir sāpīgi, vai ir sāpīga tā situācija, kurā šobrīd tu uzturies savā ģimenē. To es varbūt gribētu saprast. Un tas, ko ilgi tolerē. Labi, viens es pateikšu, ka gaidīšana, tas ir bērna pozīcijā. Dzīve no bērna pozīcijas. Es gaidu, ka atrisināsies, es gaidu, ka notiks tā, bet nesaprotu. Tāpēc es saku, savu jūtu pasaules izkopšana veda uz pieaugušā pozīcijas. Tāpēc aicinu uz emocionālās brīvības praksi, iesim un visu sadarīsim kā vajag. Labi. Tad kā mēs varam tās emocijas dabūt ārā ekoloģiskā veidā, ja? Viens ir, piemēram, izrakstīt viņas, ja? Otrs ir izrunāties ar kādu. Ir elpošanas prakses, kā var atbrīvot sevi no blokiem. Izraudāties, tur kaut kādām ķermeniskām darbībām, ķermeņa terapijām, ja? Tur var izpliķēt sevi, izbļaustīties, izraudāties, izkratīties, izdejoties, izbļaustīties pilvenā, kas tik tur nav, ja? Atrast sev piemērotu sporta veidu, piemēram, ja? Un viens ir vienkārši atzīt, jā, es izjūtu dusmas, es izjūtu to, vienkārši atzīt sev. Kā es devu piemēru, es pieņemu to, ka es nepieņemu. Un es atzīstu sev, ka es nepieņemu, ka manī ir nepieņemšana, un ir ok, un es vienkārši padzīvoju ar to sajūtu, ka es pieņemu, ka es nepieņemu, un pavēroju, kas tur mainās. Ok. Vai jūs esat gatavi bišķīt vienu praktisko uzdevumu? Tā neapzināta mammas pozīcijā viņam. Ok, kur jau ir... kur par mammas pozīciju, kad raksta. Tas ir tas, ko es saku. Ir informācija, ir zināšanas,
bet nav jūtu pasaulē šīs dziļās izpratnes. Nenodot sevi, jā, un es jūtu, un es šo jūtu tā kā sapratni eju un realizēju, sakārtoju tās lietas, jā. Un tas ir tas, ko es nevaru nodot stāstot. Es tā kā mēģinu caur savu lauku vienkārši caur saviem piemēriem kaut kādiem to pateikt. Bet, tas ir jānāk un jāpieredz. Labi. Vai jūs gribat praktisku vienu īsu uzdevumu? Es tā skatos, bācis jau stundu runāju. Vai jūs vispār vēl esat spējīgi mani klausīties? Vai uztaisīsim uzdevumu. Tad pastāstīšu par emocionālās brīvības praksi, ko mēs tur darām, kā jūs varat savus blokus dabūt ārā. Tagad es pateikšu vienkārši vienu vārdu, un tagad, ja tu vienkārši nosēdies brīvi, acis vaļā, ciet, bet brīvi ķermenis, un ja es saku vārdu klus, klus, tad es sevī to izjūtu kā, vai redzu kādu simbolu, bet ja es redzu simbolu, tad es to simbolu jūtu kā, klusums. Un tagad tev vienkārši pavērot, cik viegli tev ir sajust, cik viegli tev ir pieslēgties tai enerģijai. Un otrs vārds, ko es pasaku, mēms. Un tad, kad ir mēms, tad es jūtu ko. Un tad, kad es tā kā vienlaicīgi salīdzinu klus, tā kā iekšēji jūtu pasaulē klus un mēms priekš manis, tas ir kas, tie ir divas dažādas enerģijas sevī, kā es to jūtu. Kas ir labs, slikts, kā tas uz mani reaģē. Vienkārši klus un mēms. Piemēram, šobrīd, kā es jūtu, piemēram, klus, tas ir tā kā miers, tā kā, piemēram, atlaidies zālītē un atpūšās, ja sauļojās. Bet mēms ir šeit saspiež un neļauj pateikt. Un emocionālās praksēs katram tas, piemēram, mēms var būt kaut kas cits, kur mēms nedrīkst runāt. Un tad iet tālāk, kā tas ir par manīm, ko es sev neatļauju pateikt. Un es ļoti labi iekšā jūtu, ka es zinu, ko es sev neļauju pateikt. Kā tas ir par manīm? Vēl iedošu tagad klustu sevī ieklausies, jā. Jo pēc būtības, ja mēs sakam mēms, viņš ir kluss, viņš klusē, jā, bet pilnīgi dažādas enerģētikas. Varbūt kādam ir vienāda, tam arī tad ir sava nozīme. Paņemsim vēl vienu pāri, grūtāku. Izbrīns, tagad izbrīns. Bet es sajūtu sevī tādu enerģiju, emociju, jūtas izbrīns. Kā es to jūtu? Kur ķermenī un kā? Izbrīns. Un ja es saku otru vārdu, otrs vārds ir apbrīna. Apbrīna. Piemēram, kā es jūtu šobrīd laukā, ja, apbrīna man ir aizdomu pilna. Tā kā, kas tas tāds, ja? Izbrīns ir tādas lielas acis, viņš tā kā vairāk pozitīvs. Tas ir man. Es nesaku, ka visiem tā ir jājūt. Bet vienkārši uzticēties sev. Ja ir tā kā izbrīns un apbrīna. Kā es izjūtu izbrīns un apbrīna? Šis jau ir grūtāks, jo vienkārši viņas jau ir līdzīgas enerģētikas, bet viņas nav viens un tas pats. Un iedošu vienu vēl būtisku apbrīna, kaut kas jauns un interesants. Redzi, jā, man, piemēram, apbrīna, tā kā, jā, jauns un interesants, bet aizdomu pilns, tā kā manī ir neusticēšanās, jā. Tas ir atkal par manīm, kam tu īsti neusticies? Par ko tev tur baili, jā, ko tev tur var apčakarēt vai kas, jā. Tas ir par mani, jā.
Es nesaku, ka tas ir par kādu citu. Un tas, piemēram, ja praksē kaut kādas tādas sajūtas ir svarīgas, tad tajās iedziļinās un nes ārā. Jā. Nu, davai iedošu vēl vienu superīgu pāri. Tas ir baigi svarīgs. Rekur arī par ģimenes jautājumiem arī būs labi palīdzēs. Un tagad, ja es atbrīvotā veidā vienkārši sev vēroju un es ielieku sevī vainas sajūtu. Vainas sajūtu. Nu, tā kā, kur man ķermenī sākas izmaiņas? Vai kā es to izjūtu, vainas sajūtu? Nu, piemēram, man spiež uzreiz galvu, un es iedziļinoties tajā sajūtā, ka mani piespiež domāt. Nu, tā kā, nē, tu domāsi šitā, jā. Un tad es jūtos vainīga, ka es, piemēram, nedomāju tā. Tā vainas sajūta. Nu, vienkārši pavēro sevi. Un tad es iedošu otru vārdu. Un otrs vārds ir sirdsapziņa. Nu, vat vienkārši, ja man pat būtu jānostājās kaut kā. Vat sirdsapziņa. Kā es izjūtu sirdsapziņu? Kur man ķermenī, kā es jūtu enerģiju un sapratni sirdsapziņa? Un tad lieku viņas kopā. Vainas sajūtu un sirdsapziņa. Tas ir viens un tas pats, vai tas nav viens un tas pats? Kā es to jūtu? Kā es to izjūtu sevī? Cik daudz es savā dzīvē sekoju vainas sajūtai? Un cik sirdsapziņai, un vai viņas vispār atšķirās? Jā, vaina nervos, nevar sakoncentrēties, spiež ap sirdi, re? Tā ir enerģija, kas jau, nu tā kā ir tevī. Jautājums ir, nu tā kā, vēlreiz atgādinu, ja netraucēt, nu ir cilvēki, kad dzīvo ar vainas apziņu, dzīvo visu mūžu, nu var tā dzīvot, visu drīkst. Bet ja ir vēlme, nu es negribu, ka man tā spiež, vai ir grūti sakoncentrēties, vai spiež ap sirdi, es negribu to sajūtu. Nu tad ir iespēja to mainīt. Visu drīkst. Drīkst būt laimīgs, drīkst būt nelaimīgs, drīkst būt priecīgs un drīkst būt pētīgs. Visu drīkst, visas emocijas mēs drīkstam izmantot un lietot. Tā ir mūsu izvēle. Es izvēlos šobrīd skumt, es izvēlos priecāties. Pat ja apkārt ir, nu tas ļauni varbūt skan, pat ja apkārt ir ļoti lielas skumjas, es drīkstu priecāties, jo es šobrīd izplatu visumā savu vibrāciju. Es izvēlos izplatīt šo vibrāciju. Un tas nav egoisms. Tā ir vienkārši separācija no citu cilvēku jūtām. Un tas nesamazina empātiju. Tas nesamazina to, ka nē, es jūs visus ignorēju. Nē, es redzu, ka tev ir skumīgi, bet es atļauju sev šajās skumjās neiet līdz tev, ja? Sirdsapziņa veselīgi, kad jūti sajūtu, kā jādara labs sev un citiem, it kā rosība laba. Nu, superīgi, ķermenis visu riktīgi labi jūt, visu saka priekšā. Tā arī ir. Vainas sajūta nav dabiska sajūta, tā ir sociāli iemācīta sajūta, un to mums caur manipulāciju rada citi cilvēki. Tā nav mūsu dabiskā emocija. Mūsu dabiskā emocija jūtas ir sirdsapziņa. Dziļi, tā kā gaišajā sirds telpā es jūtu, kā ir pareizi. Un man tur tā bišķie tur, bet pašai sev, bāc līga, tā kā vajadzētu atvainoties, ja? Vai šitas tā kā nebija baigi forši, ja? Bet to man neuzspiež citi cilvēki. Ej, atvainojies, šitā nērēdē, šitā nedara, šitā nerunā, vai šitā, ja? Tur ir tā lielā atšķirība. Vainas sajūta ir caur manipulāciju, sirdsapziņa ir caur sirds patieso dvēseles un intuitīvo telpu. Nu labi, un tad tas, kā es darbojos ar emocionālo apzinātību, respektīvi emocionālo bloku dziedināšanu, ir caur dvēseles ceļojumiem, caur makāšu terapiju, caur regresiju un caur emocionālās brīvības praksi, kas notiek grupā. Un šī praksa ir super fenomenāla. Tur mēs arī mācāmies. Tai praksē nav ieraksta, jo ir jābūt klātienē. Tā kā ir jāpiedalās šeit un tagad, tāpat kā es jums teicu šos vārdus, bet tur es nesaku priekšā neko. Tur notiek pēc noteiktas metodes,
sevis sajušana šeit un tagad momentā. Kas tai praksē ir forši, kad ir kopējais grupas nodoms, nu, ko izveido grupas vadītājs, kas esmu es. Un tad katrs cilvēks var nākt ar savu individuālo nodomu. Nu, respektīvi, pilnīgi nav ierobežojumi. Tas var būt, nu, tā kā, vai man pirkt šo jauno mašīnu māju, vai man pārvākties dzīvot uz Spāniju, vai arī es vēlos attīstīt sevi bez nosacījuma mīlestību, vai kā man nospraust personīgās robežas, vai, nu, pilnīgi, jebkurš nodoms, jo viss tavā dzīvē ir tava jūtu pasaule. Grozi kā gribi, tik un tā tu nonāks pie tā, ko tu jūti, jo tavā dzīvē notiek tas, ko tu jūti. Tas ir tavs elektromagnētiskais lauks, kas pievelk tavu realitāti. Un tātad emocionālās brīvības praksē mēs jūtam, nu, tā kā ir noteikta metode, ja, tātad tiek izteikts nodoms, saprotam, ko mēs darām, un tad kopējā laukā no 5 līdz 10 cilvēkiem tā grupa sastāv. Tam arī ir nozīme, kāpēc ir 5 līdz 10, nevis tur 100. Ja? Un tad visi cilvēki sāka just savu iekšējo stāvokli. Un pēc būtības tas process ir tā kā es sajūtu, tad es to sajūtu saprotu, tad es to sapratni pieņemu, ka jā, tāda es esmu, tas ar manīm notiek un tas ir par manīm, un tad notiek tā kā dziedinājums un atlaišana. Tad es jūtu, saprotu, pieņemu un atlaižu. Un tas notiek tā kā kopējā laukā. Tas nav tikai, kad, nu, es viena tur kaut ko buros un ar jums daros, bet, nu, pieslēdzot klāt ezotēriku, tas notiek caur tavu zemapziņu, caur tavu intuīciju, caur taviem garīgajiem pavadoņiem, augstāko es un smalko plānu, bet arī tīri psiholoģiski. Un tātad galvenā ir tā kā jušana šeit un tagad momentā, bet viņa aizved uz dažādām situācijām, dažādām atmiņām un caur citu cilvēku teikto. Respektīvi, kopējā laukā cilvēki stāsta savas sajūtas. Mēs nestāstam tur pieredzes, nevienu nemācam, nevienu neārstējam. Tur speciāla metode, kā mēs runājam tieši par sajūtām. Un tad, kad cilvēks runā par sajūtām, kā jūs jau minējat, tas notiek caur sirds telpu. Un tavas sirds sāk just rezonanci pats. Tas arī ir par manīm, jāredz, kā var tik precīzi novākties cilvēki un kaut ko, kā viņiem var būt kaut kas tik līdzīgs kā man, ja? Un vienkārši tavas sapratne, tavas jūtas sāk slēgties kopā ar citu dalībnieku jūtām, un tur notiek tāda maģija, kur viena tā praksīte var, nu, piemēram, pēdējā seansā 5 gadu psihologa terapijā gāja cilvēks, un dabūja atbildi vienā emocionālās brīvības praksē. Es nesaku, ka nav jāiet pie psihologiem, tur arī ir sava, nu, tā kā gatavība. Pēc būtības tas cilvēks sevi gatavoja 5 gadus, lai viņam beidzot iznākt un visu noskaidrotos. Visam ir vieta būt, visam ir, nu, tā kā sava jēga un harmonisks iemesls. Nu, lūk, un pats galvenais, ko tad mēs daram, dabujam, tur ir jaunu iekšējo stāvokli. Nevis tikai es domāju tagad tā, ja? Bet es sajūtu, mana pēdējā sajūta, es sajūtu, ka sāpināt, ka tā kā nodarīt cilvēkam sāpi, nu, labu iemeslu dēļ, ja? Ir okei. Nu, ka tas ir mans uzdevums, līga tev nav par to jāpārdzīvo, ka viņš pārdzīvo. Tu esi izdarījis labi savu darbu, ka tas cilvēks pārdzīvo. Tāpēc ir cilvēki, kurus mani jautājumi ļoti trigerē. Un man patīk īstenībā mana vīra teiciens, bāc, cilvēkiem vienkārši tevi ir jāsatiek, kad viņi tevi satiek, viņam pilnībā pārveidojās, nu, tā kā viedoklis par tevi. Un man tas ir jāpieņem, tas ir okei. Jo tad, kad es runāju vai kaut ko skaidroju, es varu tracināt, es varu, nu, trigerēt. Un vienkārši šīs prakses man palīdz to pieņemt. Nu, līga, debesīs tu piekati, trigerēt cilvēkus. Nu, ko nu darīt? Tagad jādzīvo līdz galam, jārealizē, ja? Labi. Bet arī tie, kas atnāk pie maniem, viņi tik un, nu, viņi ir gatavi uzzināt patiesību, bet tas tik un tā notiek viss ļoti diplomātiskā un, nu, tā kā tas nav tā kā, ka es ņemu ar nāziņu,
tur riktīgi operēju. Nē, man ir savs pieejams, kā reizēm sāpīgi ātri, nesāpīgi ātri, bet tā kā maksimāli ātri atklāst vaļā vajadzīgo jūtu bloku. Un tas, kas man patīk par šo praksi, pateikšu vēl vienu būtisku lietu, kas iedziedina agresiju, iedziedina dusmas. Mēs nedziedinām emociju, un tas arī ir būtiski saprast. Mēs dziedinām šīs emocijas apspiesto daļu. Tātad, kad es jau dusmojos, jau caur kliekšanu, tas nozīmē, ka kaut kāda agresijas daļa ir bijusi tik ilgi apspiesta un nerealizēta pareizā veidā, ka tagad es vienkārši kliedzu, jā. Bet uzdevums bija, atbrīvot tieši to saspringto daļu, kura māka paskaidrot vai kura māka, tur katram būs savs risinājums, jā. Un mēs nevis izdiedinām dusmas, ka tevī tagad vairs nav dusmu, jo pirmkārt tas nav iespējams, otrkārt tas nav vajadzīgs, jo dusmu enerģija, kuru mani pasargās, jā, pasargās manas personīgās robežas, bet es mācēšu viņas prezentēt, es mācēšu cilvēkam to izskaidrot, bet mēs dziedinām tieši šo saspringto daļu, jā. Tā ir tā ēna saucamā. Tad nejaucam, jā. Tas ir otra galējība, ka manī vairs nav agresijas, pieņemsim klientei, bija piemērs, man besīja cacas, kuras visu prasa, palīdzēt, pašas neko nevar, ne pacelt koferi, piemēram, tagad neko nevar, ja. Tātad ir un es saku, kā tu risini šīs dusmas? Es pieņemu tā kā gaismā un tā kā palaišu tā kā gaismā. Es saku, labi, kā veicās? Neveicās, kā besījušas tā catas, tā besīja, ja. Un tad jautājums ir, saku, bet cik tu ļauj sev? Cik tu atļauj pati sev kādam prasīt palīdzību? Kādam izrādīt savu vājumu? Un te ir tā atbilde. Mums besīja tas, ka viņa to var, bet es to nevaru. Un tad mēs tā kā šķīdinām to savu agresīvu gaismu, es tagad neironizēju, ja? Kur ir mans izteiksmes veids, vienkārši kā tu tas var tracināt, lai tā arī notiek. Bet, un mēs tā kā es atlaižu agresiju, bet tev nav jāatlaiž agresiju, tev ir jāsaprot, ko tā agresīva, tu saspring to punktu tev tagad stāsta, ka tev patiesībā jāmācās, sievišķību un ļauties, tev sievišķai daļai lūgt palīdzību, izrādīt nosacīti vājumu. Es ceru, ka es izskaidroju saprotami. Un tad es gribu piebilst, ka praksē var arī nerunāt, ja gribu var arī nerunāt un nedalīties ar savām emocijām. Bet tur arī man ir interesanta pieredze. Man vienā praksē es aizgāju, es tagad neatceros nodomu, bet es atceros to sajūtu, kā es dabūju visas atbildes. Tā praksē ilgs 2 stundas, bet tā pati emocionālā daļa apmēram stundu ilgs. Un es vienkārši sēžu un viens parunā otrs, un es jūtu, man pārveidojas, un es visas sajūtas ieguvu, visas atbildes, nepasakot neviena vārda. Es pārlaimīga, dodos mājā, viss sapratu, viss notiek, daru pa jaunam. Jo uzdevums ir tā kā saprast to emociju un darīt pa jaunam dzīvē, rīkoties pa jaunam, un tādā veidā mēs veidojam jaunu rezultātu. Kas notiek tālāk? Dodos uz nākamo praksi, jā, pēc laika. Davai, nerunāšu. Lai atkal visi man visu atrisina. Un sāka gaismas pasaule, fīguški tev līga. Tā praksa man bija tieši par vainas apziņu. Man, tā vaina mocīja attiecībā uz vienu cilvēku, ja? Un es jūtu, neviens cilvēks vispār nepieskaras tam jautājumu. Katrs tur savos procesos, un man saka gaismai, ja tu šobrīd neizrādīsi savu vājumu, nekas tev nemainīsies, nekas tev nebūs. Ko līga saņem visu savu vājuma drosmi. Un tā bija tā praksa, kur es tā raudāju, man bija tāds kauns, tā kā parādīt tās asaras, parādīt, ak, Dievs, kā tagad visi tur par mani tagad redzēs, kādas vājas, es taču esmu tik stīpra, kāpēc man tā? Un viss, un es izsaku tos vārdus, un vienkārši kopējais lauks, tā ir maģija, un vienkārši tā kā magnētu izvilka. Vienkārši es devu atļauju parādīt savu to daļu. Es viņu vienkārši pieņēmu, jā, tā arī ir.
un visu man to bailes apziņu noņēma, kā, es nezinu, kā tas savādāk izskaidrot, bet es pilnīgi jūtu, kā magnētiskais lauks iziet caur ķermeni, caur galvu ārā. Viss, es satieku to cilvēku, un manī pilnīgi citas jūtas, pilnīgi neitrāls, nekāda vaina, nekas, viss ir absolūti mainījies, un nekas nemainās atpakaļ. Tā kā, tā ir mana pieredze, to es arī jūs aicinu nākt uz grupas praksēm. BioLinkā ir, man visas valodas galvā jāatcās kopā, BioLinkā ir tāda podziņa, ja, emocionālās brīvības praksa. Es esmu uzlikusi ļoti, tādu, es nezinu, kā to cenu nosaukt, nevis demokrātiska, bet vienkārši, maza cena, lai cilvēkiem ir iespēja ar sevi strādāt, ka var nenākt arī uz privātajām sesijām, bet ir iespēja, ka nav vairs jums ar ko atrunāties, ja? Nesakārtot savu emocionālā pasauli. Un šodien es arī tā domāju, kāpēc man, ir tāda vēlme to izplatīt? Šīs zināšanas un arī attīstīt to sirds jušanu. Un es tā iedomājos, bet es gribu iekāpt tādā mikroautobusā, kur tad, kad notiek kaut kāda šaizīte, tad nav tā, ka visi tur lamā pēkšņi vadītāji vai kaut kas notiek, bet ka visi ir emocionāli apzināti un hei, kā tagad ir izcinām, konstruktīvi, ja? Un kad mēs izējām ar tādām, arī no problēmām, ar sausām kājām, ar patīkamām sajūtām. Tāds ir mans sapnis, jā, kad es pati tā varu pret citiem cilvēkiem un citi pret manīm. Līdz ar to tā ir ezotērika, jā, tā ir psiholoģija, jā, bet tā ir arī mūsu reālā dzīve. Tā kā tā. Vēl man ir piefiksēti savi piemēri par praksi. Vai esat gatavi vēl dzirdēt kādu piemēru? Tā skolās bērniem ļoti spiež ar to vainu. Jā. Un vispār, jā, es ceru, ka skolu sistēmas mainīsies un viss kaut kas no šī arī sāks iet iekšā, sajust savu emocionālo pasauli. Tā, piemirsu vēl. Bija viens jautājums par emocionālo stāvokli cikla laikā. Kā saglabāt mieru šajā laikā un nenorauties? Un kur jau arī pašā jautājumā, sievietes jautājumā jau ir, kā saglabāt mieru un nenorauties. Tātad, kā vēl vairāk sevi apspiest, lai es nenorautos cikla laikā. Ka sievietes cikls atkal, es pieņemu, ka es esmu ļoti dažāda. Man patīk arī, ka pat ciklu mācīts ar 4 gadu laikiem. Tad man ir pavasaris, tad man ir rudens, tad man ir vasara, tad man ir ziema. Un šis jautājums nav atbildāms vienā teikumā, tas būs vairāk saprotams caur iekšējā vīrieša un iekšējās sievietes enerģijas sakārtošanu. Tad, kad ir cikla traucējumi, kaut kādas sievišķās slimības problēmas prioritāri, mēs kārtojam vispār sievišķo enerģiju. Un kas ir sievišķā enerģija? Jušana. Es jūtu, es sevi jūtu pareizi, ja? Tātad, pats ātrākais ir spēt izskaidrot. Tā kā es šobrīd jūtu tā, un es vēlos to un to. Tā kā, lai es nenorautos, es šobrīd jūtos tā, un es vēlos to, un es lūdzu no tevīm, tā kā, lai tu to, tā kā ņem vērā, lai es vienkārši nenorautos, ja. Piemēram, kādu laiku atpakaļ, es šobrīd, domājot atbildu uz šo jautājumu, sapratu, ka baigi sen tā jau nav bijis. Man kādu laiku atpakaļ, nezinu, gadi 2, bija tā, kad nācu mājā, un, cikla laikā, un es jūtu tā kā nervozitāti, es vienkārši vīram saku, ka es gribu paklusēt. Tā kā, ka tas nav saistīts ar tevi, es gribu vienkārši paklusēt, es gribu mieru, es gribu, ka man nav vispār skaņas. Un viss, un es tajā atbrīvojos, un es tajā nomirinos, un viss pāriet. Tāpēc es saku, ir jāsaprot, ko tu vēlies. Tā kā, kas esmu es? Nevis tagad līga pateiks, paklusēt, jā. Tā kā es aicinu paklusēt. Nē, kādam tieši vajag runāt, kādam vajag paraudāt. Es gribu vienkārši, ka tu mani apskauj. Es gribu, tad, kad es raudu, lai tu mani uzklausi vai apskauj. Vai tieši, kad es raudu, es gribu palikt tikai viena, ja? Un to pateiks tavai iekšējo jūtu pasauli. Un to mēs arī attīstam emocionālās brīvības praksē. Tāpēc es to esmu nosaukusi
ka mēs strādājam ar emocionālu apzinātību, bet brīvības praksi, ka mēs atbrīvojam tos blokus, mēs atbrīvojam tos melīgos pieņēmumus, ko mēs paši sev esam uzgrūduši virsū. Tālūk. Vēl bija te visādi interesanti piemēri, bet es esmu tik ilgi jau ar jums aizrunājusies, ka es domāju, ka... nē, es gribu tomēr vienu. Tā, ko tu ieteiktu palasīt, ja visu laiku ir iekšējās bailes zaudēt tuviniekus? Ko vajadzētu praktizēt, lai šo izstrādātu? Labi, par to lasīšanu skaties. Atkal nebūs man viennozīmīgs padoms, jo es esmu tā kā ļoti daudz mācījusies, ļoti daudz lasījusi. Bet es nonāku šobrīd es esmu tādā stāvoklī, ka es vairs nelasu. Ka tā informācija ir tik daudz, ka viņa traucē just. Un šobrīd es pievēršos konkrēti jušanas praksēm. Un tāpēc, piemēram, šeit var nākt uz praksi ar nodomu vienkārši izstāstīt. Tur notiek tā, ka tu izstāsti savu situāciju, un tad tu formulē rezultātu. Tātad, kas ir rezultāts? Un šeit būs ļoti svarīgi, kas ir tavs nodoms, ko tu vēlies. Jo tu nevari vēlēties, lai cilvēki, tā kā kaut kur neaiziet, vai neaiziet aizsaulē, vai neaiziet no attiecībām. Mēs to nevaram vēlēties. Bet mēs varam vēlēties kaut ko citu. Un te es atstāšu vietu padomāt, nodomu. Un tad ir tas nodoms, un es kā grupas vadītājs varu arī palīdzēt to nodomu noformulēt. Un tad mēs strādājam ar jūtu pasauli, jo lasot, man ir sapratne, bet tik un tā jūtas nemainās. Bet praksē mēs mainām jūtas, kur ir tas melīgais pieņēmums, bloķētais tas pieņēmums, kad ka jābaidās, baidies, jo tu pazaudēsi drīz vai kaut kad negaidīti, ja? Ar to mēs strādājam. Iespējams, grāmata tur var arī nedot atbildi, bet iekšējā pasaule tev atbildi dos uz visiem taviem jautājumiem, atbilstoši tavai gatavībai. Labi, vēl vienu, šodien vienkārši atcerējos vienu tādu piemēru, ar to piemēru arī beigšu. Tas bija piemērs no interneta dzīvēm, kur ir nofilmēts, ka lidmašīnā sākās jandāliņš, jo vienam vīrietim sākās tā kā lēkme. Tā lēkme bija psiholoģiska tipa lēkme, viņam bija psiholoģiska tipa saslimšana, es tagad neatceros to saslimšanas veidu, bet tāds demences paveids, jo, ka uz vecumu, sāk cilvēks jau aizmirst, kas viņš ir, kas ir viņa sieva, neatpazīst cilvēkus, neatpazīst vietu, un respektīvi viņš tā kā lidmašīnā pēkšņi nesaprata. Neatpazina savu sievu un nesaprata, kur viņš ir. Viņš sāk lēkt kājā, laižiet mani ārā, skrien pie durvīm, tur visu lauzīs, skries, visi, tādā lidmašīnas pasažieri iekļūst panikā. Ko tagad kā viņu tur apspiest, kā viņu tur apcietināt, kā viņu tur ko, un sākas konkrētā panika. Un kas notiek ar emocionālo apzinātību? Kur ieslēdz emocionāla apzinātība? Sieva tagad sāk tur māt ar rokām, bez mazai, pagaidiet, viņš ir slims, viņš nesaprot, un neviens neko nedzird. Un tad viņi saka, viņam vajag nodziedāt dziesmiņu. Viņam patīk tāda viena dziesmiņa. Un jā, man liekas, tā dziesma bija You're my sunshine, my little sunshine. Un vienkārši tā sieva sāka dziedāt, un kas notika? Un viņi sāka rādīt pārējiem, vienkārši dziediet to dziesmiņu. Un visi pasažieri vienkārši sāka dziedāt to dziesmu, un notika, kas sāka saruna sirds telpā. Vienalga tam cilvēkam šāda slimība, tāda krīze uznāca, viņu vienkārši sirds sāka uzrunāt sirdi. Viņi sāka dziedāt, un tas cilvēks nomierinājās, apsēdās savā vietā, pieglauda galvu savai sievai, un tā arī viss norima, ja? Varēja tur cietināt, sašņurēt, viņš tur bļautu, kliektu, tā mēs tur ņemtos, ja tie cilvēki 2 stundas, kamēr nosēstos, ja? Lūk, ir emocionāla apzinātība, tā kā es jūtu, kā būtu pareizi, kas viņu nomierinātu, ja? Šāds piemērs es skatos, re, kur ir, viena dziesma izdarīja visu policistu darbu, ja? Vai visu stjuartu darbu vienlaicīgi.
Nu tā. Tā kā aicinu pievienoties mūsu grupiņai, Telegram kanālā, kur izziņoja arī prakses laikus. Un, nu neko, just ir droši, just ir forši. Baigi interesanti.